TikTokā atradu tik labu tutoriālu matiem, tādai ļoti skaistai frizūrai. Šo pamācību rādīja Kimas Kardashianas frizieris, un izskatījās tik viegli, tā kā man likās, es arī to varu izdarīt. Tātad sākumā es pielikšu šo ten karsēties. Man ir šāds tā kā čirkotājs, kurš izveido tādas kā lokas, kādas viņai bija. Es šo īstenībā diezgan reti izmantoju, tā kā tiešām ļoti reti, jo šīs lokas tā kā īsti mani nesaista, bet noskatoties tutoriālu, kaut kā man šķita, ka šīs lokas varētu sanākt labāk, ja tās padara eļļainākas. Kamēr mans čirkotājs karsējās, es jau jūtu, ka viņš karsējās. Tikmēr es ielikšu matos tā kā karstuma aizsardzību, tāpēc, ka vispār šis čirkotājs, man tāda sajūta, ka sadedzina matus, tāpēc, ka viņš uzkars tik nenormāli karsts, ka pilnībā dūmināk no tā, kā viņš dedzina matus. Vispār šis izskats ir tāds kā wet look, kā latviski slapjais izskats, neizklausās vispār labi, bet tāds ir tulkojums, mans tulkojums. Man ir taukaini mati, tāpēc man šķiet, ka man šis wet look riktīgi piestāvētu tagad, tāpēc, ka man jau ir wet look no manām taukainajām saknēm. Sākumā viņš iepūta matos kaut kādu spreju, kas dod spīdumu. Man, protams, ka tāda nav, jo vispār tas video man šeit bija reklāma viņa firmai, vienkārši jo viņš tur reklamēja savus produktus. Bet, protams, ka man nav tā spreja, bet pieņemsi, ka manas taukainās saknes iedod jau spīdumu. Bet labi, pēc tam es likšu citu produktu, kas iedos to spīdumu, tāpēc tas nav arī tik vajadzīgs. Tāpēc, jā, es domāju, mēs varam sākt uzreiz čirkot, jo mans čirkotājs ir uzkarsis. Arī necentīšos un nedarīšu šo perfekti, tāpēc, ka es tāpat šodien mazgāšu matus, tāpēc vienalga. Tā, nu šis gan būs garlaicīgs process, jo es vienkārši sačirkošu matus. Reāli es neko vispār neredzu, ko es čirkoju, tāpēc, ka tajā kamerā izskatās, ka man vispār tur nekas nav iečirkojies. Tā kamerā tik tālu es neredzu. Kurš es tagad sačirkošu matus un būšu atpakaļ. Es laikam atcerējos, kāpēc es šo čirkotāju reti izmantoju. Šīs lokas... Īstenībā šajos momentos es ļoti priecājos par to, ka man ir plāni, es nevaru tās lokas, par to, ka man ir plāni mati, tāpēc, ka es varu sačirkot matus 5–10 minūtēs, tāpēc, ka man vienkārši ir 5 mati uz galvas. Ja jums nav šāda čirkotāja, šādas lokas var iegūt arī ar franču bizēm, vai vienkārši parastām bizēm, ja tu nemāki franču bizes pīt, jo smalkākas sekcijas tu ņemsi, jo tā kā izteiktākas būs tās lokas, es teiktu, ka šādām lokām nevajag tā kā tik smalkas. Ja tu nemāki franču bizus, vienkārši, nezinu, uztaisīt 3 sekcijas un sapini parastu bizi, tad paguli un tev arī būs šādas lokas. Tas, ja nu tev nav tāda čirkotāja, tu ļoti gribēs izmēģināt šādu frizūru. Bet tagad ir tas īstais moments. Mēs uzzināsim, vai šī frizūra tiešām man piestāvēs, jo ir laiks tajam wet izskatam. Protams, ka man nav arī tā produkta, kuru viņš otru lietoja. Tās otrs produkts arī bija matu spīdumam, un tieši šajā solī mati tiešām palika tādi kā slapji izskatījās, bet tādu pašu efektu var iegūt arī ar parastu matu eļļu, tāpēc man vispār ļoti patika, kā viņš parādīja to produktu, tā kā vispār nevarēja saprast, kādu produktu viņš izmanto, viņš vienkārši šitā te pakrati jau nevarēja vispār saprast, ko viņš izmantos, bet es izmantošu vienkārši parastu matu eļļu, kuru es parasti lieku matos, un tā kā tiešām bagātīgi, man jau tek, bagātīgi ieklāšu matos. Es tā ceru, ka mani mati vienkārši neizskatīsies taukaini. Reāli. Man šķiet, ka es ieklāju matos kaut kādu puspudeli ar to mataļu. Tātad, ķipa šāds ir gala rezultāts.
Ziniet, es izskatos pēc pūdeļa. Šī frizūra būtu tā kā diezgan normāla, varbūt pat laba, bet vienkārši man nepatīk šis te, tā kā šīs priekšējās šķirsnes. Es nezinu, man nepatīk, kā viņas padara manu seju tādu, es nemāku to izskaidrot, varbūt jūs saprotat, ko es domāju, tā kā man tieši nepatīk šī vieta, maniem matiem tā kā vispār nav nekāda apjoma, ja ir celiņš pa vidu, jo redzēju, kā viņi ir pielaizīti, tā kā viņi vienkārši ir tā, nevis tā, fuk, bet tā, vispār es varētu ielikt matu saknēs to apjoma pūderi, varbūt tas tā kā palīdzētu, jo jūs paskatieties, kā šie mati būtu tik smukāki. Viņi stāvētu kaut kā tā paceltāk, nevis vienkārši šitā, tā kā kas ir šis. Tā es esmu atpakaļ ar to pūderi. Es ceru, ka šis uzlabos situāciju. Man vispār pēc šī video bija ieplānots filmēt TikTokam video, un es jau jūtu, ka cilvēki vienkārši domās, ka es neesmu mazgājusi matus mēnesi, nevis, ka šis ir speciāli tāds izskats. Nu, tagad gan es izskatos, tā kā es būtu Disney filmā, un es būtu sliktais varonis. Tā kā tajām vecajām vecinēm vienmēr ir šitādi mati. Labi, skaidrs, man vienkārši nepiestāv šī frizūra, bet man vajadzētu šo frizūru padarīt tā kā smukāku, tāpēc, ka man reāli vajag filmēt tos video. Es nezinu, varbūt matus salikt kaut kā tā. Tātad šāds ir gala rezultāts. Es zinu, ka jūs vispār negaidījāt, ka šāds būs gala rezultāts, bet man tiešām vajadzēja šos matus padarīt kaut cik nesājamus. Un tā kā ir ok. Es saliku matus vienkārši ar krabīti un priekšā izvilku pāris šķipsniņas, kuras es arī ar eļļu ieziedu, lai viņas nav tā kā tik pūkainas un tā čirka ir izteiktāka. Un jā. Šāds sanāca gala rezultāts. Vai es šo atkārtotu? Nē. Patīk šī frizūra, tā kā ikdienai, normāli, bet es nākošais noteikti nededzinātu matus, bet vienkārši uz nakti iepītu bizītes un tad saliktu šādus matus. Tas ir arī viss šajam video. Neaizmirsti man piesakot, uzliekot šo video, un mēs tiksimies nākošajā video. Atā!